Ir cilvēki, kuri netic, ka ir Dievs, ka ir radītājs, kurš radīs visu šo pasauli, visumu, un līdz ar to, tāpēc, ka viņš to radīs un mūs tajā ielicis, viņam ir tiesības noteikt, kā mums tajā būtu jādzīvo. Nu, šiem cilvēkiem es kādreiz uzdodu jautājumu. Paskatieties apkārt. Paskatieties visām šīm mašīnām, paskatieties šiem riteņiem, uz šīm ēkām, tramvajiem, kas brauc mums garām. Jautājums ir tāds, vai mēs varam pierādīt, ka tie nav radušies paši no sevis? Kādi ir pierādījumi, ka ir kāds cilvēks vai cilvēka grupa vai kompānija, kas šīs lietas ir izveidojusi, un mēs varam tās izmantot un ņemt sev par labu savās ikdienas gaitās? Šīs pastāvošās lietas paši par sevi jau norāda uz to, ka tās kāds ir izveidojis, ka ir kāds radītājs. Un līdzīgi daba, visums, visa radība visapkārt norāda uz to, ka ir radītājs Dievs. Un tāpēc nākamreiz, kad kāds tev prasa, pierādi, ka Dievs ir, paskatieties apkārt un papras viņam. Pierādi, ka šo mašīnu, šo ēku un arī šo elektroskūteri kāds ir izveidojis.